Četri panti krekli ir tām cilvēkām. Tas iziet ar tavu dzīvi bez lielām padomām. Un tikai reiz pareizi kāds atgādina viņām. Dziesmām par krekļiem. Tā redzat, mums no jāpastāstās pirmais, otrais un vislēmīgākajiem jā, tas ir pirmais. Treniņu brauciens atgādina, viņi brauc uz laika kontroli. Tad šodien retro auto izstādi, ko jūs nākot iekšā varētu apskatīt, un tā būs visas dienas garumā. Šodien tiks arī apbalvoti Padomu cilvēku sapnes dalībnieki, saņems galveno balvu šodien uz 5:00. Un visdienas garumā darbosies klasīši, bufetes, cīsiņi būs, laikam arī šašliks, tā kā vecajos laikos. Bet tagad vēlreiz treniņu braucieni, mašīnas visu laiku atradīsies šeit mums acu priekšā, bet pēc galvenais tagad, lai skan dīdžejs uz gabaliņa, lai skan muzonas, un lai mēs paskamies kāda treniņu braucieni. Bet var informēt, katrā braucienā būs 2 braucieni, un tiesniegšu pēc pirmā brauciena, tad arī pateikšu, kurš ir labākais. Būs otrais brauciens, un pēc tam būs fināla brauciens. Un, protams, jūs arī varat noskatīt, kura mašīna jums vislabāk patīk, kura valda, un par to arī varat gavilēt, aplaudēt, just viņiem līdzi braucējiem. Jānis Tomsons, pārstāv klubu 929 Motors, Puličkalnā. Atbrauc otro gadu. Tiem, kad man līdz fotoaparātu. Tad atgādina tie, kas vēlās šodien nokļūdēties un iekļūt meža pat mājaslapā, pēc tam saņemt Pirtī domu pietiesim mēs, pirtī visus mūs izāstēs, pirtī tāds kā mēs izācu kliks, pirtī domu zupi pāriņā šviks, pirtī ai, 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 pirtī ai, 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 ai. Jā, Nikolas aizvās garām un Nikolas numuru. Es zinu, kas tu brauc. Tā ir Betija. Jā, Betija no Liepājas, studente Markova.
Izrādās, ka tas ir kluba biedrs Matijas ir sasits roku un mašīna brīva. Un tā viņš sarunāja divas draudzenes, Betī Markopa no Liepājas studenta 31. numurī, tur aizstartē. Blakus viņa asistē Marta Koplīģenko, arī no Liepājas. Es varbūt viņa arī brauks ar 31A numuru. Var izsarunāt, ka Betī ir pirmo reizi, parasti ikdienā viņa brauc ar Lexus mašīnu. Vecās labās valdes. Gaidām nākošo braucēju. Ja četri balti krekli ir kādam cilvēkam. Tas iziet vārtā. Arnis Tomsons, 10. numurs no Salas pilsētu, otro gadu. Un kādreiz visi kartīgists, patīk moči, brauc arī autokrosā, vecajos gados, redzams, jā, redzams, kad ir autokrosista un kartīgista, jā, un mačotājs, atcerās jaunību. Un tas ir Arnis Tomsons, 10. starta numurs. Šeit, es saprotu, ka vairāk viņš piehalturē kā mehāniķis, bet šodien viņš saka, ir jābrauc. Tu jau vēja brūde, tu jau noteikti gan stāvu tītam, es palaidu. Tev biekši nav vērts, ļauti klausieties, vārtīs jau tev biekši nav vērts, ja apkalvēs, un tas saka, un tā bija un kā pagad, tas nav Ainās, jā, Šnakalts, otrā vieta sezonā, un tā redzēt, viņam ir pārstāv klubu Abluks.lv. Arī jaunībā nodarbojies ar kārtību. Turks, Siguldā. Tārojas būt autosportistu, aizgājis armijā, jā, nodarbojies pirms tāmās zelta nopēdu. Un tagad ir kļuvis par braucēju, Vita Logā, pats ar savu braucamo. Ēdus Vinijas viņas pantos. Ēdus 9. Kaspars Turks, Dolfīns. Mums ir 13. Kalna Ducis. Jā, un 13. numuru Rīga Suntažina Kolums. Speedways, divkārtējs Latvijas čempijas Speedwayā. Nu, kas ir? Nārvi, tu esi gurčā pračka vai kas? Kārtīgi uzgriez! Jā, es atceros, atcerās to Speedway laiks, viņš ir spēlējis arī pasaules sacensībās Speedwayā. Nu, pirmo gadu viņš brauc. Nu, redziet, ir atklāt. Nezudīs latvī